Čiuriju 72. Parunājam šī video par elektropufeļiem. Tātad, kādi elektropufeļi vai fufeļi man ir? Nu, lūk, elektriskais automobīls, tad man vēl ir saules paneļu uz jumta, un es uzskatu, ka šīs abas divas lietas ir pilnīgs pufelis. Pufelis. Nu labi, elektroauto, ok, es ar viņu braucu, bēdu nezinu, motors nerūc, klusu viņi ripo, armatizācija ir cieta kā kārtīgam, ok, nav baigi konfīgā, bet salons ir, es teiktu, premium klases, neskrapšķi vispārībā, pat labāks kā S-klases Mercedesam un 7. klases BMW. Līdz ar to ar šo te elektroauto, es principā, teiksim tā, man te nav ko baigi sūdzēties, bet parunāt par tēmu range, es vienalga gribētu, kā arī es gribu parunāt par tiem saules paneļiem. Nu, vienmēr sekot, kāda bija saules paneļiem viss tā epopeja. Tātad šitie te mūsējie valdības peņarasi, viņi sākumā izdarīja tā. Viņi kaut kādā veidā sakruķīja visu to ģēlu, vai nu ar to Covidu, vai ar to Ukrainas kādu, es vairs neatceros. Ka elektrība pēkšņi sāka maksāt 20 līdz 30 ceņķikus. Nu, ķipa baigais, nu, baigi dārgi viņi sāka maksāt, reāli dārgi sāka maksāt. Un tanī brīdī tev liekas, pagaidi, es uzlikšu saules paneļus, fiksi parēķinu pret galvas rēķins, liekas, man tie saules paneļi atmaksāsies 3-4 gados. 3-4 gadu laikā man atmaksājas tas, nu, tad jāliek, skaidrs, ka jāliek. Un tanī brīdī, un uzņēmējiem pateica, ka ja tu, pieņemsim, uzstādīsi saules paneļu pārko ar 1 gigavata jaudu vai megavata vai, karoči, nenormālu, tad mēs tev ļausim to elektrību, ko tu saražo savos saules parkos, mēs tev atļausim izmantot visos savos objektos. Nu, pieņemsim, cilvēkam man pazīstam ir 30 veikali, viņš uzbūvēja milzīgu saules parku pa 500 000, iztērēja 500 000, cerībā, ka viņam tūliņās viss, un beigās šitie valdības pilnamasi izmainīja likumus vēl 3 reizes, kopumā viņi 4 reizes mainīja visus šos likumus, un tagad ir tā, ka viņš neko tādu izdarīt nevar, ko sākumā solīja, viņš vienkārši var tirgot to elektrību saucamajā biržā, biržā šie te saules, protams, visi uzņēmēji, ļoti daudz uzņēmēji sabūvēja šos saules parkus, cerībā, ka tik nāks money. Tie, kuri ieveda lietotos paneļus no Vācijas, pērkot to paneli pa 10 eiro gabalā, tie, protams, ir, teiksim, tā plusā. Bet tie, kuri nopirka jaunus paneļus, pat ja viņus pirka pat taisno no Ķīnas, pieņemsim tur pa 45 eiro gabalā, tie vienalga viņiem tas atmaksas termiņš tiem saules paneļiem sanāks kaut kādi 9-10 gadi. Nu, tā teikt, nekāds baigais biznesa plāns nav. Tu ieguldi 500 000, un tev tas 500 000 atmaksājas pēc 10 gadiem atnāk atpakaļ. Nu, un pēc tam tu sāc pelnīt 50 000 gadā pie visiem nosacījumiem, ja valdība atkal kaut ko neizdomā, pieņemsim kaut kādu mega nodokli vēl no tā visa novilkt, un tas viss vēl var rasties un būt. Un tev jāsaprot, ka valdība šos te noteikumus maina reizi gadā un pilnīgi radikāli, pilnīgi pakaļā. Tad, kad es uzliku savējos saules paneļus, tad bija neto sistēma, bla, un pēc tam ierubīja atkal, ka neto sistēma būs līdz tam gadam. Tad, kad es uzliku sev saules paneļus, tad bija, ka tu atbalstu nevar dabūt, ja tev struktūra vienība reģistrēta tanī adresē, un es saku, huisņiem tad nevajag ar nekā. Paiet kaut kāds laiciņš, un tu vari dabūt atbalstu. Karoči, viņi tur mainītos likumus, kā viņiem patīk. Bet lielākais prikols ir šī te elektrības cena, kas tanī brīdī, kad bija šis te bums, viņi kaut kā bija uztaisījuši tā, kad elektrība maksāja 20-30 ceņķiki. Un pat tāds Enefits, es atceros no Sēnes, kas ir liels ražotājs, viņam arī 1 megavats uz jumta. Uz jumta, uz pagraba jumta stāv. Viņš tirgo Enefitam pat 20 ceņķikiem. Tas ir baigais plus. Tas ir 6 sotaki viņam mēnesī nāca iekšā piķīts, un visu to savu konstrukciju viņš 2 gadu laikā atmaksāja. Bija tāds brīdis. Bet tagad tā vairs nav. Tagad tev ir biržas cena, un tā biržas cena dienā, kad tu tirgo, vidējā biržas cena ir ap 13 ceņķikiem, lai nu būtu. Bet reālā dzīve ir tāda, ka tad, kad tie paneļi ražo, viņi ražo visur Latvijā,
un tad tas biržas tarifs ir 3-4 centi. Līdz ar to tas, par ko tu vari pārdot, neskaitot visas transportēšanas un visas pārējos izdevumus, ir kaut kādi 3-4 centi tu vari tirgot. Un tad, ja ir 3-4 centi, tad jau tev atmaksāšanās periods izvelkās uz 10+ gadiem. Viss. Ja tu vari tirgot, pa kaut kādu optimistiskāku naudiņu, tad jau viss forši, bet diemžēl uzglabāt tādu daudzumu elektrības tu nevar, un līdz ar to tev jātirgo tanī brīdī, ka viņi ražojās, un tanī brīdī, ka viņi ražojās, tad biržā nekādas cenas nav. Tas ir pirmais pufels, kas ir saules paneļi. Tas ir tiešām fufels, jo man arī tad, kad es uzliku tos saules paneļus, man tarifs bija 20 centiķi. Es tā piesviedu, 3-4 gadu laikā man tie saules paneļi atmaksāsies. Benčikā, ņemot vērā neto sistēmu un ņemot vērā to, ka es uzlikšu siltumsūkņus. Tas ir neskaitot siltumsūkņu cenu. To es neierēķināju. Es ierēķināju tikai pašu saules paneļu cenu ar uzstādīšanu, ka viņi man atmaksāsies pēc 3-4 gadiem. Bet paiet pusgadiņš un man zvana no Latvenergo. Un viņi saka, vai tu negribi mazāku tarifu? Es saku, pagaidi, man pofik tas tarifs, man ir saules paneļi. Viņi saka, bet vienalga, tev tur vairāk objekti uzliks, būs zemāks tarifs un tā. Un ierubīja man 11 centiņus. 2 reiz zemāku tarifu. Un kas pēc sevi jau nav nekas slikts, tikai tādā brīdī man tā atmaksāšanās periods jāsāk rēķināt citādāk. Un tad, kad es vēl pievēlēķinu nost to transportēšanu par neto sistēmu, tad man beigās sanāk, ka manējie paneļi man atmaksāsies pēc 9 gadiem. Jā, ok, viņi nebūs pilnībā degradējušies, viņi vēl ražos, viņi parasti ražo apmēram vismaz 20 gadus, normālā tā teikt, jaudā, un līdz ar to uztraukuma nav. 9 gadus man būs atmaksāšanās, bet tas jumts jau ir sačakarāts. Un pēc 9 gadiem man būs jāmaina jumts dēļ tiem saules paneļiem, kas maksās 15-20 tūkstošus, man maksās jumta nomaiņa, un vai es tanī jaunajā skaistajā jumtā gribēšu skrūvēt iekšā visus šitos vecos savus perversos saules paneļus, nezinu, drīzāk jau, ka laikam nē. Lūk, līdz ar to tā, tad saules paneļiem ir ieberziens. Šo video es nezinu, kā lai nosauc. Ieberziens ar saules paneļiem un elektromobīli. Un otra lieta ir šis te elektromobils, ar kuru mēs pašlaik braucam. Un visiem kā vienam, tā kā viņi runā par elektromobīļiem, ir tāda lieta kā range, cik var nobraukt. Tātad konkrēti mans elektromobils var nobraukt maksimums ar vienu uzlādi 200 km. Ja es ieslēdzu kaut kādu sildītāju vai kondicionieri, tad 190 km viņš var nobraukt. Un zini, kur ir prikols? Ka visi cepjās, visiem vajag, lai varētu nobraukt 400 km. Man šis elektromobils tagad jau ir 3. vai pat 4. mēnesi, es vairs neatceros, domāju, ka 3. Un nereizi nav bijis tā, kad es atbraucu mājās, un man baterijā būtu palicis mazāk kā 100 km. Tu saproti, es braucu tieši tik, man ar šo elektromobīli vajag reāli tikai pusi no šīs te baterijas. Man pat nevajag šos 200 km range. Un man ir bijis tā, ka es braukājos visu dienu, viskaut kur, un es pat nopirku tādu ātrāku lādētāju, jo es domāju, pagaidi, ja es te notērēju to bateriju līdz pusē, jo man ir tāds lādētājs, kas lādē 20 stundas, pavisam lēnām no parastā štepseļa mājās, pa nakti pielādē un ir labi. Un es domāju, pagaidi, ja man vajadzēs ātrāk, un es nopirku pa 300 tādu jaudīgo 3-fāzīgo lādētāju, viņš gan lādē tikai no 1 fāzes, bet tam nav nekādas nozīmes, jo viņš uzlādē, tur pilnībā tik, cik man vajag pa 3-4 stundām uzlādē to, kur šis parastais lādētājs ņemās 12 stundas. Bet es to dārgu, to lielo stipro lādētāju, tā arī neesmu izmantojis. Vienreiz uztaisīju, pieslēdzu, lai pamēģinātu, kā lādē. Jo man nav nekādas vajadzības to elektromobīlu lādēt kaut kādā veidā ātri, kaut kad dienas vidū, jo man visu laiku rāda pārpa 100 km. Un tagad, pieņemsim, es braucu uz laukiem, uz ēdnīcu, un man rāda 184 km, ka es varu nobraukt. Es nobraukšu turp atpakaļ, es nezinu, 50. Un šodienai viss. Man vairāk nav kur braukt. Es uz veikalu kādreiz aizbraucu, vēl kaut kur. Man visu laiku paliek tie 100, varbūt 90. Viss, man paliek visu laiku tā rezerva. Man nav nekādas jēgas no elektromobīļa, kuram būtu lielāks range.
Tālāk es te tur domāju, varbūt nopirkt kaut kādu, apstīties tur vienu mašīnu un tā mašīna ir Angurē. Un uz to Anguri es paskatos, es teorētiski droši vien, ka varu aizbraukt turp un atpakaļ, bet man jau Ievai ir Peugeot automobīls, kuram ir benzīndzinējs, kurā es mierīgi varu iekāpt, un ja man ir bail, ka man jābrauc līdz Ventspilī vai vēl kaut kur, es vienkārši aizbraucu vai nu ar to, vai man vēl ir buss. Un parasti jau visās ģimenēs nav tā, ka šis te elektroautomobils ir vienīgais ģimenē automobils, un tad ar viņu, ja nu gadījumā ir jābrauc skatīties cita mašīna uz Ventspili, jo man citādi faktiski tad, kad es kādreiz keitoju, ja, tad es braukāju ar kemperi riņķī, Rīga, Bērstiems un tā tālāk, 100 km turp, 100 atpakaļ, bet braukt keitot ar parasto mašīnu man tāpatās īsti negribās. Man tāpatās, ja es gribētu braukt keitot, gribētos braukt ar kemperi, kur viss inventārs līdz garāžā, kur tu vari ieiet dušā, nomazgāties un blā, 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 un pasēdēt un uzēst, jo tu tur visu dienu pavadi. Vieglajā mašīnā, sevišķi tad, kad vēsāks laiks rudens, diez kas nav, un līdz ar to izriet no tā, ka elektromobils man paļu basu nebūtu tas, ar kuru es tur brauktu visu kaut kur kaitot vai uz motokrosu, vai kā priekš tam man ir vai nu buss, vai nu kempers. Nu, lūk, līdz ar to tāds pufels. Elektromobils, slikti vai labi? Nu, normāli, nu, brauc un brauc. Vai par mazu range, šie 200 km nobraucamie par mazu range, nu, pilnīgākais pufels tas ir. Nu, saprotu, man pietiek un vēl paliek pāri pusi no baterijas vienmēr, un mana pieredze jau ir, pieņemsim, 3,5 mēneši, vai, nu, es nezinu, cik ir 4. mēnesis vai 3. Tad iedomājies, ja man šajā laikā nereizi nav bijis jāizdomājas par to, cik man lādētājs palicis, cik man palicis, tad kurš būs tas brīdis, ka man par to būs jāizdomājas? Tad, ka man būs jābrauc uz Ventspili, tad es paņemšu kaut kādu parasto mašīnu un aizbraukšu, jo man tāds mašīnas arī ir. Šī mašīna ir vienkārši tāda, nu, ikdienas mašīna, ar kuras visur braucu, izņemot, ja man jābrauc uz Ventspili. Bet, ja es attinu laiku atpakaļ un domāju, kad tad man pēdējo, pieņemsim, 5 gadu laikā ir bijis jābrauc uz Ventspili vai uz Liepāju. Un atbilde ir nekad. Man nav bijis uz turieni jābrauc. Es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem brīvdienās, sestdien, svētdien, viņiem patīk ekskursijas pa Latviju. Viņi vienkārši braukalējās. Davai aizlaižam uz Vecpiebalgu, nu viņi tā saka viens otram. Un tad viņi brauc uz kaut kādu tur pili skatīties, kaut kur aiz Kuldīgas, vēl kaut kur aiz Cēsīm. Ok, tos cilvēks es varu saprast. Tiem vajag automobili, kuriem ir tas range. Bet nu cik tad cilvēki ir tādi ekskursanti? Vai tad visi tiešām sestdien kā pienāk, tā viņi domā, kur lai aizbrauc? Man liekas, ka vairums cilvēku vienkārši sēžas sestdienā, svētdienā savā dzīvoklītī 602. sērijas un vienkārši skatās Go3 kaut kādu seriālu ar Mairi Levānu. Nu, pasaki. Tevi skatās. Mani skatās? Mani skatās YouTube. Man jau pārāk īsti tie video. Līdz ar to tāds ir viss šis te pufels. Un ko es ar šo video gribēju teikt? Vienkārši, nu, tā kā bēda bišķīt, kad vakar satika vienkārši Dornīti, un Dornīts visu izstāstīja, kā viņš ir nopircis kūtis viņš ir noracis, tad nolīdzinājis zemi tur vairāk hektāri, tad, nu, lai varētu, tas viņam naudas viss izmaksājis, lai varētu uztaisīt to saules parku, tad viņš ir taisījis to saules parku un tā tālāk, un beigās valdība viņam pasaka, Nāni gaters, skaties kaķim pakaļā, nebūs tev nekāda tāda opcija, vienīgais, ko tu tagad vari izdarīt ar savu saules parku, tas ir tirgot elektrību biržā, palēto, un viss, un punkts. Un mēs tos likumus izmainījām 4 reizes, 3 gadu laikā, tikai tāpēc, kad mēs izdomājām tevi izčakarēt. Un arī izčakarēt. Bet šis te, nu, pie reizes, tad man zin kā tā tēma vienmēr tie saules paneļi, es taču varu lādēt savu elektroautomobīlu no saviem saules paneļiem par velti. Kāds fucking par velti, man pilnīgi pie vienas vietas, cik viņš maksā, jo tas patēriņš, ko es piespraužu pie štepseļa, es apskatījos savu iepriekšējā gada patēriņu, nu, elektruma aplikācijā, kad man vēl nebija elektroautomobils. Un es apskatījos, es lādēju viņu tikai mājās. Es apskatījos patēriņu šogad, un tur nekas neatšķirās. Tas elektroautomobils, viņš vienkārši ir par velti. Vai viņš ir no saules paneļiem vai ne no saules paneļiem pie vienas vietas. Un te savukārt atkal rodas jautājums, tad jau tas ir tik izdevīgi, ja viņš ir par velti.
Bet ja es braucu tik maz, cik es braucu kā normāls cilvēks, es nebraucu ekskursijās uz Kuldīgām un Cesvainēm, saprot? Tad man pie vienas vietas, cik tas patēriņš ir. Man benzīna patēriņš mēnesī tad būtu, es nezinu, cik 45 eiro vai cik. Līdz ar to nav te nekādas baigās kaut kādas šādas te. Vēl varētu uzfilmēt vienu video atsevišķi par patēriņu, par to, cik cilvēks tērē un vai viņam vajag 2500 algu. Davai šito beidzam un uzfilmējam nākošo patēriņu video, vai cilvēkam tiešām vajag 2500 eiro algu. Tas viss. Peace!